Šodien esam sapulcējušies uz reitinga 3. posmu. Šodien mūs ir pagodinājuši 15 dalībnieki. Atrodamies atkal jau otro reizi Jelgavā un spēlēsim šodien uz diezgan interesants ceļas, kas būs 33 pēdas, kas sasniedz nedaudz bišķītiņu pāri pusceliņu. Ja operators aizies nofilmēt, varbūt redzēsiet, kur beidzās eļļa un cik tālu tas izskatās. Tas tiešām interesanti. Un jā, skatāmies, kā šodien ies. Un beidzot, varbūt mēģināšu arī uzvarēt, bet, vispirms jātiek ir top 4. Andrij, kā šodien jūties? Apaugstējies. Tu esi apaugstējies, jā. Tad šodien uz finālu arī ejam? Jau uzgrūtāk. Ierušies visādi te meistari. Jā, es arī skatos, ka tos top 7 bez mazvai ir, kas pretendēs uz finālu. Artur, šitais tavs pirmais reitinga turnīrs? Jā, šogad vai šajā sezonā tas ir mans pirmais reitinga turnīrs. Un kā forši ir, pirmo turnīru arī sāku eļu. Ne tikai, lai eļas kāp uz augšu, ne tās kāp uz augšu. Viktorija, tev šī eļa sagarā nelāds problēmas? Jā. Kāpēc? Spēles ir lielākais rezultāts zālē, es tā skatījos 203. Visi jau zina, kā jāspēlē. Vajag tikai spēlēt tur apmēram tajā virzienā. Man paveicās nedaudz. Tie ir 2 kreisie. Tāpēc, bet principā eļļi salīdzinoši grūti, tā kā es domāju, ka būs interesanti. Un redzēsim tev finālā, varbūt šodien arī? Mēs jau tāpēc te braucam, lai spēlētu līdz galam. Protams, skaidra lieta. Paldies!
lai dabūtu tādu rezultātu. Acīm redzot, uzmet 8 streiks pēc kārtas, bet... Es izvēlēju pretresultātu pēc ātrumu un jaunu. Tad 10 dēlišu uz iekšu. Sāku spēlēt nepareizi. Un aizgāja viss pareizi. Jā. Kur aplauds? Нужно первое. Man ir visādi Andi un Pēteri neapdzīti. Tas taču nevar.